Basketbols. Pats vārds jau rada sajūsmu. Vai tā ir tīkla švīkstēšana, varbūt tribīņu gavilas, vai tomēr kedu čīkstēšana uz parketa? Lai kas tas arī būtu, basketbolam piemīt unikāla burvība. Tas ir sporta veids, kas pārvar robežas un valodas. Basketbolu ir viegli saprast, bet grūti apgūt. Tā ir daļa no tā pievilcības. Ik viens var paņemt bumbu un mest grozā, bet īsta meistarība, tā prasa centību, tā prasa stundām ilgus treniņus. Basketbola skaistums slēpjas tā plūdumā. Tā ir ātra spēle, kurā nepieciešama gan prasme, gan stratēģija. Spēlētāji veido piespēļu kustību un metienu tīklu. Spēlē ir ritms, pulss, kas neļauj atslābt, un tad ir spožuma mirkļi. Neticama piespēle, nepaskatoties. Pēdējās sekundes metiens, kas izaicina gravitāciju. Šie mirkļi paliek atmiņā. Tieši tāpēc mēs mīlam šo sporta veidu. Basketbola pievilcība ir universāla. No rosīgajām Ņujorkas ielām līdz Āfrikas ciematiem mīlestība pret spēli ir vienāda. Tā ir globāla parādība, kas vieno cilvēkus no visām dzīves jomām. NBA ar savām pasaules zvaigznēm ir spēlējusi milzīgu lomu šajā procesā. Tādi spēlētāji kā LeBrons James un Giannis Adetokunbo ir ikonas. Viņi iedvesmo miljoniem cilvēku visā pasaulē. Viņu atlētisms un meistarība aizrauj skatītājus. Bet basketbola popularitāte sniedzas tālāk par NBA. Vietējās līgas un spēles plaukst visos pasaules nostūros. Parkos un rotaļu laukumos cilvēki pulcējas, lai spēlētu. Viņi veido saites pateicoties kopīgajai mīlestībai pret spēli. Šī globālā ietekme liecina par basketbola spēku. Tas pārvar kultūras atšķirības. Tas vieno cilvēkus tādā veidā, kā to spēj tikai daži citi sporta veidi. Basketbols ir vairāk nekā tikai spēle. Tas ir fantastisks veids, kā uzturēt fizisko un garīgo veselību. Šis sporta veids prasa unikālu atlētisma, koordinācijas un stratēģijas kombināciju. Skriešana pa laukumu uzlabo sirds un asinsvadu veselību. Lēkšana pēc atlēkušajām bumbām stiprina kāju muskuļus. Bumbas driblēšana uzlabo roku acu koordināciju. Basketbols ir pilnvērtīgs treniņš, kas maskējas par spēli, bet ieguvumi sniedzas tālāk par fizisko. Basketbols arī asināt prātu. Spēles ātrais temps prasa ātru domāšanu. Spēlētājiem ir jāpieņem lēmumi sekundes daļās. Viņiem ir jāparedz pretinieku gājieni. Basketbols arī māca komandas darba nozīmi. Spēlētājiem ir jāiemācās strādāt kopā. Viņiem ir jākomunicē efektīvi, lai gūtu panākumus. Šīs prasmes ir vērtīgas gan laukumā, gan ārpus tā. 4. daļa – dzīves mācības uz parketa. Mācības, ko gūstam basketbola laukumā, sniedzas tālāk par pašu spēli. Basketbols māca vērtīgas dzīves prasmes, kas ir pielietojamas visos dzīves aspektos. Disciplīna ir ļoti svarīga basketbolā. Spēlētājiem ir jāvelta sevi treniņiem. Viņiem ir jābūt gataviem ieguldīt darbu, lai uzlabotos. Šī centība noder arī citās dzīves jomās, piemēram, mācībās vai profesionālajā darbībā. Komandas darbs ir vēl viena būtiska mācība. Basketbolā panākumi ir atkarīgi no visas komandas kopīgajiem centieniem. Spēlētāji iemācās uzticēties saviem komandas biedriem. Viņi iemācās strādāt kopā, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Varbūt vissvarīgākā mācība ir izturība. Basketbols ir spēle ar kāpumiem un kritumiem. Būs neprecīzi metieni, kļūdas un zaudējumi. Bet tas, kā spēlētāji reaģē uz grūtībām, viņus raksturo. Viņi iemācās piecelties, nopurināties un turpināt tiekties pēc izcilības. 5. daļa – vienotība spēlē. Basketbolam piemīt unikāla spēja vienot cilvēkus no dažādām dzīves jomām. Tas ir sporta veids, kas pārvar sociālās, ekonomiskās un kultūras barjeras. Laukumā viss ir vienlīdzīgi. Vienīgais, kas ir svarīgs, ir mīlestība pret spēli. Pasaulē, kas bieži šķiet sašķelta, basketbols piedāvā kopības sajūtu. Tas vieno cilvēkus ap kopīgu aizraušanos. Neatkarīgi no tā, vai esi spēlētājs, treneris vai fans, tu esi daļa no kaut kā lielāka par sevi pašu. Šī kopības sajūta ir redzama gan amatieru spēlēs, gan vietējās līgās. Tā ir jūtama arī NBA arēnās. Tribīņu gavilas, kopīgā sajūsma, kolektīvā vilšanās zaudējuma gadījumā, tas viss liecina par basketbola vienojošo spēku. Pasaulē, kurai tik ļoti nepieciešama vienotība, basketbols sniedz cerības staru. Tas mums atgādina,
ka neskatoties uz atšķirībām, mēs varam sanākt kopā un rast kopīgu valodu.